Arī. Sveiciens, darbie skatītāji! Ar prieku atgriežos. Šoreiz kārtējs īpašais raidījums, un šis ir iespējams īpašāks par citiem īpašajiem raidījumiem, jo man ir 3 sarunu biedri uzreiz. Es atrodos Ģintermuižā. Tātad, par to mēs parunāsim vēl detalizētāk, ko tad šeit īstenībā dara un kā dara. Bet tad vērsim pie ragiem, un es nedaudz lauzīšu tradīcijas un lūkšu katram sarunas biedram pieteikt pašam sevi ar saviem tituliem, ar savu ieņemamo amatu, un ko tad dara šajā dzīvē kontekstā arī ar atkarībām. Sāksim ar Andri, varbūt. Jā, mani sauc Andris Reiters, esmu veselības aprūpes kapelāns un netipiski varbūt citiem veselības aprūpes kapelāniem Streņķu psihoanalītiskā slimnīcā. Es patiesībā daru arī atkarību speciālistu darbu, proti es vadu 12 soļu motivācijas grupas Streņķu psihoanalītiskā slimnīcā. Jā, tas ir tas, ko es daru un kas ir mani uzdevumi. Kāpēc arī es esmu šeit? Jā. Paldies. Mēs mainīsimies divi. Jā, un es esmu Lilita Caune, daktare, narkoloģe, un šeit slimnīcā Ģintermuižā esmu narkoloģiskās ārstniecības vadītāja. Un patiesībā es tā gribētu teikt, ka es esmu narkologs, tā ir vienīgā mana specialitāte un pēc pārliecības. Sveiciens visiem! Mani sauc Inga Bitēna. Esmu mākslas terapeite, strādāju Minnesotas programmā, vadu grupu. Jau cik es te strādāju? 10 gadus. Un privāti arī strādāju ar atkarīgiem, vadu sociālus tīklus, runā par mentālo veselību, par skaidrību Latvijā, kaut kā tā. Ļoti labi, paldies liels. Labi, tad iepazinušies esam. Ir skaidrs, ka saruna ir ar jomas profesionāļiem, un tad sāksim ar to, ka palīdzēsim man un citiem cilvēkiem izprast tātad Ģintermuižas slimnīcu. Kas tā ir, kā šeit nonāk, ko šeit dara, un sakot nedaudz detalizētāk par to, kas ir šī iestāde kā tāda. Droši vien tad man ir jāpastāsta, jo slimnīca Ģintermuižā pēc savas, misijas ir ārstniecības iestāde, kur cilvēki var atgūt garīgo veselību. Vēsturiski tas stāsts ir tāds ļoti interesants. Ir tā, kā tad no sākuma bija psihoanalītiskā slimnīca Jelgavā, un tad tālajos 80. gadu beigās, tad, kad Latvijā sāk atklāt runāt par to, kā alkohola lietošana ir milzīga problēma, tad tika izveidota atsevišķa iestāde atkarīgo pacientu ārstēšanai un saucās tas tādu smalku nosaukumu Starprajona republikāniskais narkoloģiskais dispansers. Un tur es arī sāku strādāt. Un tā kā atsevišķa iestāde, kā atsevišķa slimnīca atkarīgo ārstēšanai, mūsu narkoloģiskā slimnīca pastāvēja līdz 2005. gadam, un tad atkal atgriezās psihiatriskās slimnīcas apskāvienos. Tā es to varētu teikt. Bet kas pēc būtības arī ir tā ļoti loģiski, jo slimnīca Ģintermuižā te ir tiešām liela slimnīca, jā, salīdzinoši. Mums ir ikdienā ap 300, 200, 300 pacientu, tur, protams, tas skaits svārstās, un te ir viss pārstāvēts viss psihiatriskais spektrs, un gan akūtā psihiatrija, gan neirozes, un, protams, arī atkarīgo ārstēšanu. Un atkarīgo ārstēšanai šeit ir narkoloģijas nodaļa, kur var saņemt neatliekamo palīdzību, tad, ja ir jāapstājās, tad, ja ir jāatgūst veselība. Un ļoti būtiski arī bieži vien narkoloģijas nodaļā cilvēks saņem arī šo te ziņu, ka īstenībā tā detoksikācija nav ārstēšana. Tā nav. Ārstēšana ir pavisam kaut kas cits, un to mēs darām šeit.
motivācijas centrā, un atvesļu ārstēšana ir tāds ceļš uz atgriešanos normālā dzīvē bez lietošanas. Tas starts ir tas, kā starts tam ceļam atveseļošanās ir, pamatā jau ir tā izpratne un pieņemt to, ka īstenībā bez alkohola dzīvot, tā ir normālā dzīve, bez dzeršanas. Nu tā, es varētu pateikt par ģintermojuši. Paldies! Es uzreiz sajūtos tik vēlams šeit. Jo tas arī ir tas mans, ko es mēģinu citīgi cilvēkiem pateikt, to, ka ir iespējams dzīvot bez alkohola. Es kādu laiku ļoti tā didaktiski teicu to, ka tā dzīve ir arī labāka, bet tad es pieņēmu lēmumu to, ka es atteikšos no šī un palikšu pie tā, ka ir iespējams vienkārši dzīvot un nekāda vaina. Bet tā kā šeit ir pilna spektra ārstēšana pieejama, tātad es sevi gan alkohola atkarīgajiem, gan narkotika atkarīgajiem, azartspēles, lūk, vēl arī azartspēles, tad man ir, es tad droši vien, ka tad versīšos pie Andra šoreiz ar jautājumu, tātad 12 soļu programma, tā pavisam īsi, man ir bijis raidījums ar Kasparu Simonoviču par šo tēmu, bet tātad šeit praksē, kā izpaužas šeit vai Strenčos šajā gadījumā, kā tiek īstenota šī 12 soļu programma? Jā, mazliet nekādā ziņā nenoliedzot doktors Caunas teikto par garīgās veselības apgūšanu šeit Minnesotas programmā, te tiešām tiek atgūta garīgā veselība, bet psihiatrija ārstē psihiskās saslimšanas, bet garīgās saslimšanas visbiežāk tās neārstē. Ārstē psihi. Garīgās saslimšanas mazliet kas cits ir. Un manā skatījumā 12 soļu programma tā ir, protams, arī garīga programma. Kā to saprast? Kāpēc viņi tā var manuprāt, saukt? Tāpēc, ka viņi atgriež cilvēkam vērtības, kādus principus. Ja dzeršanas laikā cilvēks, viņam viss ir vienalga, kā tik viņš kārtīgo devu var iegūt, viņš gatavs pazaudēt visu, melot un tā tālāk, nekādi garīgie principi, viss tiek devalvēti, aizmirsti, aprakti. Tad atgūstot veselību un 12 soļu programmu par to arī ir, kad atgriež šīs vērtības, atgriezt principus, atgriezt dzīves jēgu vai vismaz dot ceļu, parādīt, kur meklēt katram šo dzīves jēgu. Ja? Kāpēc es šajā pasaulē dzīvoju, ko es gribu no šīs dzīves, no šīs pasaules, un otrs arī, protams, uzreiz ir, ko šī pasaule vēlas no manis, ko ģimene vēlas, ko cilvēki līdzās, ko es varu dot šai sabiedrībai, kurā es dzīvoju. 12 soļu programma ir solis pa solim, atgriešanās atpakaļ pie šīm te vērtībām, atkal sāk par to domāt un kaut vismaz censties šīs garīgās vērtības, šos principus pacelt augstāk, ja, kad viņu dēļ ir vērts atteikties no šodienas tā momentālā apmierinājuma. Ja? Nemeklēt glābiņu glāzītē, nemeklēt glābiņu kādā kārtējā devā. Īsumā mans skatījums būtu tāds. Ja, protams, var iet dziļāk, stāstīt par katru soli, bet tāds. Tas ir darīts. Paldies liels. Soļus mēs izgājām ar Kasparu toreiz, bet tātad tika pieminēta Minnesotas programma. Te es attiecīgi versīšos pie jums un jautāšu, tātad 12 soļu programma Minnesotas, tātad Minnesota var mēnesis būt ilga, varbūt gada ilga. Lūgums pastāstīt plašāk, vairāk par, arī man pašam ir tātad maldīga informācija par to, kas ir Minnesotas programma, tāpēc lūdzu. Es varbūt par struktūru, ko mēs šeit darām. Jā, labi, jo Minnesotas programma, tam mēs saucam, tas ir šis te ārstēšanas modelis,
atvedām uz Latviju Minnesotas šo te modeli atkarīgu ārstēšanai 90. gadu sākumā. Kolēģi stažējās Amerikas Savienotajās valstīs un savukārt no mūsu slimnīcas Zviedrijā guva šo pieredzi Brovikenā, kā tiek veidot šī terapeitiskā programma. Un Minnesotas programma tā ir īsa, strukturēta, koncentrēta, ārstēšanas tāds pasākums, pakalpojums. Kāda saistība tu pastāstīsi, kā tas notiek. Un nav tādas īsās vai garās Minnesotas vai vēl, ir Minnesotas programma ar savu struktūru un terapeitisko rāmi. Ir otra ārstēšanas programma, narkotiskā rehabilitācija, kas ir atkal, tas notiek šeit pat, šajās pat telpās, bet tas ir jau cita veida pakalpojums ar cita veida struktūru un citiem, tiem bāzes nosacījumiem, bet jebkurā gadījumā Minnesotas programmai neapšaubāmi, ka pastāv cieša saistība ar 12 soļu programmu, jo 12 soļu programma īstenībā, un kā mēs zinām, tā ir tad šī te vēsturiski ļoti, ļoti sena tāda vēsts cilvēkiem, kā viņiem būs dzīvot. Un tas tāds universāls algoritms patiesībā jebkuras problēmas, ar ko kas cilvēkam dzīvē nāk priekšā risināšanai. Un Minnesotas programma šeit, kāpēc tad ir vajadzīga ārstēšana atkarīgiem? Tādēļ, ka slimība ar daudzām tās izpausmēm, noliegumu, aizsardzībām, visām šīm te psihiskām aizsardzībām, bieži vien noved cilvēku nāvē ātrāk nekā viņš spēj tikt līdz tam pirmajam solim un sākt kaut ko darīt. Un tieši te es saredzu ārstēšanās programmu nenovērtējumu vietu, jo Minnesotas programma strādā pamatā ar 1., 2. un 4. soli. 10. Un 10. Dienas tāds praktiski. Un tālāk jau patiesībā atkarīgi cilvēki, īstenībā ne tikai atkarīgi cilvēki, ik viena cilvēka, tā veiksmīgs dzīves ceļš tālāk jau tad ir tā cieši saistīts ar pamatprincipu un vērtību ievērošanu. Es tātad, ja gadījumā nav iespējams salasīt, mums te ir špikarīts aiz muguras. Tātad 1., 2., 4. un 10. Tātad 1. mēs atzīstam, ka esam bezspēcīgi pret alkoholu un ka mūsu dzīves bija kļuvušas nevadāmas. Es saprotu, ka šo vārdu alkohols ir iespējams aizstāt arī ar azartspēlēm vai jebko citu. Sākām ticēt, ka tikai par mums stiprāks spēks var atgriezt mums veselu saprātu. Un šeit es vēlos uzsvērt to, ka nav, mēs ar Kasparu par šo jautājumu tieši arī runājam, ka netiek īstenībā īpaši izcelts vārds Dievs. Cilvēks katrs pats var aizvietot to, arī tajā skaitā, piemēram, ar grupas spēku, kāds tas ir. 4. ir veicām dziļu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju, kas ir, godīgi sakot, smagākais darbs no viņiem visiem. Vismaz es kad pats, jo es, kad pārtraucu lietot, es nesaku, ka tas ir pareizs risinājums, bet es nevērsos ne pie viena speciālista, es to pats darīju savā nodabā. Un beigās es atklāju, ka es esmu izgājis visus 12 soļus, pats to neapzinoties, un 4. noteikti ir visgrūtākais. Jo īstenībā nedzert ir diezgan vienkārši. Bet izturēt ir bišķi citādāk. Un 10. turpinājām pašanalīzi, un kad kļūdījāmies, to tūlīt arī atzinām. Man liekas, ka tātad refleksijas jautājums. Ļoti labi, super. Inga, par struktūru. Ko mēs šeit darām? Ja? Jā. Jāsaka, laikam vispār ar labo ziņu, ka no šī gada Minnesotas programma ir bezmaksas. Ja, un kad nav par to jāmaksā naudu, kādreiz tie bija 197 eiro, tad tagad tas ir bezmaksas valsts apmaksāts pakalpojums. Tas, ko mēs šeit darām, tad pacienti atrodas 28 dienas, pacienti, katrs ienāk savā laikā, grupa rotē, un, manuprāt, tur ir tāda pievienot vērtība, tāpēc, kad
pacienti, kuri atrodas ilgāk, tad viņi saredz to savu progresu, kad ienāk tikko jauniņa, un otrādi viņi piedzīvo kaut kādas tās atvadīšanās un ar tādu reālu attiecību pieredzi, kā tas ir, kad es dibinu kontaktus, un man ir jāatvadās no kaut kādiem tuviem mīļiem cilvēkiem. Un tā ir tāda, arī tāda svarīga prakse šeit. Un tas, kas ir jādara pacientiem programmas ietvaros, ir jārakstā tādi lieli rakstu darbi pirmajā nedēļā, tad viņam jāuzraksta, jānodod lietošanas vēsture, kur iztirzā visu savas dzīves lietošanas no pirmās glāzītes līdz pēdējai, kāds ir bijušas devas un kāds ir sekas. Drīkst tie komentāri. Vienkārši tas uz sevi atklāja. Jo viena lieta, es saprotu, ka no narkoloģijas viedokļa nosaukums 1000 dienas skaidrā nav labs. Nu, tā kā būtu jābūt katru dienu no dienas. Bet marketingu vajadzīgo 1000 dienas ļoti labi strādā. Bet stāsts ir par to, ka prasa cilvēku, kāpēc 1000 dienas, un es paskaidroju, ka tas tātad ir vairāk vai mazāk matemātisks aprēķins par to, ka tātad lietoju reizi nedēļā, sanāk 14 gadus no vietas, kas ir 756 reizes, plus vēl bonus ņem klāt vēl dažas vēl, ja? Un tas ir tas paradoks, ka cilvēks pat nesaprot, cik daudz reižu viņš ir konkrētā laika periodā lietojis. Jo, ja tā pareiķina 14 gados aptuveni tās 1000 reizes, nu tā liekas loģiski daudz, bet nedomā par tādām kritērijām. Jā, šitas ir super komentārs, ko tu pateici. Kādreiz ir pacienti, kuriem noliegums atjaunojas, un viņiem liekas ārprāt 28 dienas šeit pavadīt, tas ir tik daudz, un tad mēs parasti tādu pretjautājumu dodam apmēram, tu 20 gadus no vienas esi nodzēris, vai 28 dienas kaut ko mainīs, varbūt tieši otrādi. Labi, un tad atgriežoties pie tā, ko dara, tad pirmajā darbā 10 mūkušas situācijas lietošanas dēļ, kuras esmu nonācis, vēlams no kaut kā tāda pēdējā laika, jo tur parasti vistrakākās tās situācijas arī ir bijušas dzīvē. Tad otrajā nedēļā pacients raksta, nodod dzīves stāstu kopā ar grupu, un tur ir dzīves stāstu arī ir. Bieži vien tur pacientiem ir daudz visādi traumatiskas pieredzes, un viens ir, kad viņš tā kā domā, pārdzīvo par to, tad pieraksta, tad izrunā grupā, un tad ir atgriezniskā saikne no grupas un grupas kaut kādu pārdzīvojumu. Tur ir arī tāds ārkārtīgi liels terapeitiskais efekts. Tad ir trešais darbs, nezinu, kaut kā tā ir sanāca, tas ir mans mīļākais darbs, jo, manuprāt, viņš saucās lietošanas negatīvās sekas, viņš tādu treknu punktu uz iedot, jo tā darba fokus ir uz to, kad pacients iet cauri visām dzīves sfērām un saredz, kur ir lietošanas negatīvas sekas. Un ir citreiz, ka pacienti nespēj saredzēt, piemēram, tur likumā man nav bijuši problēmas ar policiju, jā, tad kur tu neesi pieķerts, jā. Cik reiz tu esi parciņā dzēris vai bērnu rats vedis, jā, un pieskatījis reibumā nepilngadīgs bērns. Kaut kādas tādas lietas. Un tur ir tāds labs tāds noslēgošais darbs vispār ar to noliekumu un saprast un ieraudzīt, ko lietošana ir izdarījis ar manu dzīvi. Tad ir 4. darbs uz resursiem balstīts pozitīvās rakstura īpašības, kad visi atsaucās un redz stiprās puses konkrētam cilvēkam, un tad mums šodien tieši bija pozitīvās īpašības, tad mēs katrs tur taisam tādu piemiņas grāmatu, kur aprakstam un stāstam un arī kopā izdzīvojam šo pieredzi, un tad ir atvadu vēstuli noslēdzošā dienā, kur pacients raksta atvadu vēstuli vielām, procesiem un arī atvesļošanās plānu, jā, kāds ir reāli tie punkti, ko katru dienu pildīs, jo skaidrība nekrīt kā dieva dāvana vienkārši uz galvas. Jā, tas ir darbs. Un to mēs mēģinām ar pacientiem nodot, kad patiesībā Minnesotas programma tāds ļoti labs starts. Bet tas, protams, nav viss. Tur ir vienkārši tev pēc tam tas ceļš jāturpina pašam un katru dienu, un to ir ļoti svarīgi atcerēties. Un es kaut kā aizdomājos par to, ko tu teici, par to, kad ir nelietot ir labi, bet noturēties. Un mums tieši vakardien bija, mums arī lekcijas ir, doktora lasa pirmdien, trešdien lekcijas, tāds kā ārsts, medicīniski, kas tur ar organismu notiek, kas ar cilvēku notiek un kāds ietekmē viņu dzīvi.
Un es savukārt lasu, man ir tāda lekciju cikls reiz nedēļā, tur kā tieksme veidojās, tad par recidīviem, jo pacientu viens no uzdevumiem ir ieraudzīt savu netiešo psiholoģisko tieksmi. Ja? Nevis atklāto, ja atklātā, tas jau ir tāda gala stacija. Viņam jāsāk mērīt, kā es nonāku tur. Un te ir recidīvu simptomu saraksts, un es viņu saucu par tādu atkarības slimību termometru. Ar viņu varu nomērīt, ja, kāds man tas diskomforts ir. Nu, un atgriežoties pie vakardienas lekcijas par tieksmi, tad kā veidojās, tad ir tad viens slaids ir par ārējiem triggeriem, cik viņi ir ļoti daudz. Un to mēs mēģinām kaut kā atspoguļot pacientiem par to, kad ir reāli dzīvē, mēs dzīvojam lietojošā sabiedrībā, un tev ir jāreitinās, ja, kā es plānoju savu ikdienu. Ja es eju uz restorānu, man pie ēdienu piedāvā kaut kādu super skaistu dzērienu, un cilvēki apkārt lieto, un liekas, visi var, un kāpēc es nevaru. Un mūzika, un koncerti, un kinoteātros. Es biju pārsteigta, kaut kad aizgāju uz kinoteātri, kad cilvēki blakus man sēž un dzer. Turpat nopērkot vīna glāzi. Es nezināju, ka tāda kultūra vispār ir. Tu nebija pārsteigts par to, ka tu uz lielā ekrāna redzi Šnaga reklāmu. Tas ir tāds momentiņš. Bet tas beigsies līdz 1. augusta. Jā. Jā. Paldies. Man tātad bija šī skaidrāk palikt par to, kas ir Minnesotas programma. Es ļoti sapratu to, ka nav obligāti jābūt atkarīgam cilvēkam, lai ietu šos procesus, jo tas principā ir tāds uz augšanu vērsts process. Nav obligāti jābūt tā, ka cilvēks tagad ir diagnosticēts kā slims vai atkarīgs vai alkoholiķis vai kā tur citādāk viņus apsaukt. Bet ir taču iespējams šos te procesus veikt arī pašam. Teiksim, ir tagad cilvēks, kurš ir, es neesmu atkarīgais, es vienkārši iešu pie terapeita, piemēram, vai kaut kā tam līdzīgi. Šo taču ir iespējams darīt arī ārpus ģentarmojušas, pareizi? Šādu, kas saka, savu inventarizāciju un dzīves sakārtošanu, protams, tieši pareizi jau teica, ies pie terapeita ļoti daudzi un cilvēki, kuri par sevi piedomā un rūpējās, tad arī ļoti daudzi iet terapijās un izmanto šo te iespēju, jo ir tā, kā, nezinu, kāpēc dzīvē tā iekārtots, ka teiksim, tas problēmas risinājums, jebkuras problēmas risinājums, to var atrisināt tikai katrs pats, ja, bet ne vienatnē. Ja, ne vienatnē, tev ir vajadzīgs tas atbalsts. Kas attiec, protams, un ar to mēs varam apstiprināt, ne jau tikai atkarīgiem ir problēmas, visiem cilvēkiem ir problēmas, un šis tiešām ir labs veids, un nevienreiz es esmu arī tā lekcijās teikusi saviem pacientiem, ka īstenībā Latvijā ir fantastiska situācija. Ja, teiksim, citās valstīs Minnesotas programma īstenībā ir ļoti grūti, programma terapija, jā, tā ir lielā daļā pasaules valstu pieejams, teiksim, tas ārstēšanas pakalpojums, bet tā pieejamība pacientam ir ļoti, ļoti grūta un visnotaļ sarežģīta, jā, un tā, piemēram, Somijā tur stāstīja, arī bijām, ka tur ir ārkārtīgi garš ceļš, daudz jādemonstrē šie motivācijas apliecinājumi un jādabū vēl atzinums no darba devēja kaut kāds padoms, jā, ka tiešām, jā, kad ir jēga ieguldīt šajā cilvēkā, jā, potenciāli, jo atveseļojoties, tad viņš atgriežas dzīvē un atgriežas darbā un no viņa ir labums sabiedrībai. Tad pie mums Minnesotas programma ir savā ziņā ļoti pieejama. Un īstenībā mēs saredzam arī to, ka pēdējo gadu laikā aizvien vairāk ir tādas situācijas, ka cilvēki, kuri savā laikā ir aizbraukuši uz Latviju, ārpus Latvijas strādāt dažādu apstākļu spiesti, jā, un protams, atkarība jau seko cilvēkam visur, tu neatkarīgi no tā, vai tu esi Latvijā, vai Vācijā, vai Zviedrijā, un tad ir tā, ka brauc pie mums īpaši tāpēc, lai ārstētos, ja, lai tomēr saņemtu šo te palīdzību,
Un viens no, es nesaku galvenais, bet viens no faktoriem ir tas, ka citur šāda veida ārstēšana ir ļoti, ļoti ierobežoti pieejama. Tas par programmu. Jā, un 12 soļi, kurus var iziet arī pamazām ar sponsoru A grupās. Un arī ministrs programmā, manuprāt, ir liela atšķirība vienkārši nedzert un dzīvot skaidru dzīvi. Kā es to domāju? Var fiziski nedzert, bet dzīvot ar tām pašām traumām, ar tiem pašiem dzīves modeļiem, kādi viņi dzerošā laikā ir bijuši. Un, manuprāt, tas cilvēks ir tāds saskābis, ja? Kašķīgs, nīgrs, un reizēm par tādiem ir dzirdēts, kad līdzcilvēks saka, labāk tad būtu iedzēris, ja? Vismaz tu biji tad cilvēks. Lūk, tomēr strādājot, ejot šos 12 soļus, tur arī 4. solis, tai skaitā ir tas, kad uztais savu individualizāciju. Vēl 8. 9. solis ir, kad mēs paskatāmies, kam mēs esam nodarījuši pāri un kam mēs varam kā to atlīdzināt. Tas ir darbs ar sevi. Protams, grupā to izdarīt ir daudz vieglāk un tur daudz atbalstu var iegūt. Jā, bet tas tad ir tas darbs, un tā var dzīvot skaidru dzīvi, kas ir pavisam savādāk, nevis vienkārši fiziski nedzert, jo tad ir vairāk uz turēšanos balstīta, ierobežošanas sevi balstīta, bet dzīvot skaidrā tas nozīmē arī strādāt ar sevi, ar savu terapiju grupā, individuāli. Šai sakarā es vēl gribu klausoties, ko Andris saka par šo te atšķirību. Protams, tas pastāv turēties vai dzīvot skaidrā. Mēs to redzam ikdienā. Ir jau arī nekas nav briesmīgāks par priekšnieku, kurš ir atmetis dzeršanu. Kāpēc tāda bilde ir? Un te ir ļoti svarīgi, manuprāt, pateikt to, kas tad tā ir par slimību. Jā? Atkarības slimība nav alkohola lietošana, atkarības slimība nav dzeršana, nav narkotikas, ja, vai spēles. Atkarības slimība ir saslimšana, kuras galvenā pazīme un cēloni mēs vēl nezinām. Neviens nezina atkarības cēloni. Neviens nezina, kāpēc smadzenēs izmainās tā kārtība, kā tad tiek organizēta, uzturēta dabīga komforta sajūta. Un lūk, šis te piemērs, ko Andris minēja, kad pārtrauc lietot alkoholu, kas tad ir alkohols? Kas tad ir narkotikas spēles? Tie ir tie instrumenti, ko cilvēki ir sākuši, ko viņi ir atraduši un ko izmanto, lai nejustu šo nelabsajūtu. Un tāpēc ir lietošana beidzas, a diskomforts tā paliek. Lūk, tieši tāpēc, ja, un tāpēc ir šāda situācija. Man ir liels prieks dzirdēt šos vārdus, tāpēc, ka es kaut kā ļoti intuitīvi nonācu pie šīs te atziņas, un es esmu vairāk kārtīgi publiski arī teicis to, ka ne jau fakts, ka es vai kāds cits lieto alkoholu ir problēma, bet gan problēma ir tā ir tikai problēmas ārā izpausme. Lietošana ir problēmas ārā izpausme. Nerunājot, protams, par tiem gadījumiem, kuriem patiešām ir etanola atkarība, kuriem tātad šis ārējais jau faktors ir vajadzīgais. Bet pamats ir tas, ka vienkārši ir jāmeklē citur, ne jau tādā lietošanā. Ir tāds attēls, varbūt ir redzēts glābēju piramīda. Tas ir tas, par ko mēs pacientiem stāstām un izmantoju arī lekcijās. Un tā piramīda ir tāda ļoti reāls saraksts, kur ar dažādiem glābējiem, tie var būt apstākļi, procesi, vielas, dažādi palīgi, ko cilvēks var izmantot kaut jebkādās krīzes situācijās, kad viņš netiek ar kaut ko galā dzīvē. Un tie glābēji ir ātrie glābēji, gluži tā kā mums, ir neatliekamā palīdzība, ja, kas aizbrauc, izglāb, teiksim, tādās dzīvību apdraudošās situācijās, un kas notiek pēc tam? Un tādu cilvēku ved uz slimnīcu. Un tad, lūk,
otra glābēja jau tā grupa ir tas, ko es saucu par dziedinošiem glābējiem. Un šeit, ja mēs runājam par no atkarību aspekta, alkohols, spēles, narkotikas, medikamenti atsevišķi, jo mums ir vesela virkne medikamentu, kas šobrīd mēs redzam daudz smagu atkarību, trankvilizatoru atkarību, jā, tur Xanax, Lekstanils, Alprazolām, šausmas. Jā, tie ir šie ātrie glābēji, tā ir tā ātrā palīdzība. Un tad, lūk, jau tālāk atbalsta grupas, speciālisti, ārstēšanas programmas, ja? Arī dzīvā daba, jūra, saule, vējš, viss, kas dod šo pozitīvo emociju pienesumu, kas var dot, tie ir tie dziedinātāji. Un te, lūk, ir, kamēr cilvēks tikai sauc katreiz ātro palīdzību un neiet soli tālāk, nekas viņa dzīvē nemainās. Man ir tik daudz jautājumu, kurus uzdot, es pat nezinu, kādā secībā. Bet es gribu atgriezties pie Ingas iepriekš sacītā par to, ka mēs cilvēki izējam ārā un tur to kārdinājumu ir super daudz un viņi principā ir uz stūra. Un es par šo ārējās neskaitāmas reizes runāju, arī par to, kā veikalos tiek iekārtotas stendi, stāsts par pieejamību, tas ir arī stāsts par to, kas tika norakts tagad pēdējos grozījumos, kas netiks iekļauts, tātad būs tikai vienīgi pārdošanas laika izmaiņas, reklāmas tur izmaiņas, bet pieejamība saglabājas. Jo būsim godīgi nopirkt internetu veikalā un nesaņemt tuvāko 6 stundu laikā, tas ir drusku smieklīgi. Bet tā kā tā lietošana ir tik uzbāzīga, tik normalizēta, ka ir faktiski ir dažas patvērumu vietas Latvijā, varbūt tās izējumā, tad šeit var patvērties, kur vēl ir tādas iestādes līdzīgas kā ģintermuižai, kas mums ir... Minusas programmas, tu domā? Kur cilvēki ar atkarībām var iet? Ģintermuiža? Strenčs, es saprotu? Rīgā 2 ir Tvaika ielā un Akrona 12 vecuma grāvi. 2 minusas, jā. Strenčos ir motivācijas 12 soļu programma, bet tanī piedalās tātad pacienti ar dubultu diagnozēm. Mums kā atsevišķa programma tā nav, tā ir papildus ārstēšana, rehabilitācija cilvēkiem, kuriem ir kā psihiatriska diagnoze plus un arī narkoloģiskā. Ja, un tad viņi var pie mums saņemt šo ārstēšanu. Tādas 3,5 vietas Latvijā? Vairāk nav? Nu, ja mēs runājam par Minnesotas programmu, tad tieši šāda ārstēšanas programma ir 3, 2 programmas Rīgā, 1 Jelgavā. Šobrīd, protams, kā jautājums, vai un cik vajadzētu paplašināt šo te pieejamību. Noteikti vajadzētu vēl Latgales pusē, vēl Kurzemes pusē. Es zinu, mums ir tagad izveidojusies labā sadarbība ar Daugavpils slimnīcu, ar jauniem speciālistiem. Vienīgi, mēs jau vienojāmies par vizīti pieredzes apmaiņas, tad Andris pie mums ir tādā pieredzes vizītē, bet gripas karantīna nojauc mums šo pasākumu, bet tas noteikti būs. Bet jā, tajā ziņā nav daudz vietu, tur tev taisnība. Neatliekamo palīdzību ideiski cilvēks var saņemt jebkurā ārstniecības iestādē, kas sniedz terapeitiska profila kaut šo te palīdzību, bet šādu ārstēšanu šeit pie mums. Sociālās rehabilitācijas programma mums ir vēl tāda nākamais solis, jo tā dzīve mēdz būt tik samežģīta, ka citreiz, kā nav vairs ne darba, ne māju, tad ir mums arī sociālās rehabilitācijas programmā. Šobrīd tā ir vienīgā Latvijā, kur gada laikā cilvēks, ja viņš saņem atbalstu, lai nostātos uz kājām, un tur tajos gadījumos, kad tiešām pabeidz pilnā apmērā programmu, tie rezultāti ir ļoti labi. Tāpēc es vienmēr saku, jo ilgāk strādāju, jo vairāk pārliecinos par to, ka brīnum notiek. Un lai kāds būtu tā starta pozīcija cilvēkam, mēs nekad nevaram
pateikt, ka šita vilciens ir aizgājis. Izmantojot klapas pauzi, jā. Jā, es vēl gribētu piebilst, ka tas arī, beidzot mūsu motivācijas programmu, cilvēki jautā, ko tad tālāk darīt, kur tad iet. Lūk, tur ir grūtības, kad šāda sociālā rehabilitācija, jo tie cilvēki, dakteri to mazliet apgāja, viņi bieži vien pazaudējuši tādu pašaprūpas spējas, kad, daudz ko vairs nemāk. Jā, varbūt nav mācējuši, vai degradācija jau bijusi no jaunības un nav mācējuši. Un līdz ar to šīs ilgstošās programmas, sociālās rehabilitācijas programmas un tādas vietas, kur tie cilvēki varētu iet, ir reliģiski ievirzi, Brukna, piemēram, kur narkomāniem, alkoholiķiem, tā ir reliģiski ievirzi un tāda noteikti, bet arī citas, varbūt ar mazāk reliģisku ievirzi tādas vietas, kur cilvēki varētu atgūt spēju integrēties atkal sabiedrībā un mainīt savus dzīves veidus, mērķus, jēgu atrast. Tādas noteikti ir par maz. Tad šo, kā saka, aizsūtīšu linku veselības ministrijai individuāli. Bet atgriežoties pie Andra sacītā pirms tam par to, ka nepietiek tikai ar to, ka tu noliec malā dzērienu, ka šī inventarizācija ir ļoti būtisks moments. Viens no biežākajiem jautājumiem, kurus es esmu saņēmis, absolūtais dominējošais jautājums pagājušo gadu lampā, bija, kad nāk pārsvarā sieviešu dzimums un prasa, kā palīdzēt dēlam, vīram, tēvam, kā palīdzēt citam. Vairāk kā skaidrs, un es arī atļāvos teikt to, ka tu nevari īsti palīdzēt, ja cilvēks pats negrib, lai viņam palīdz, jo tā ir absolūti žanra klasika atbilde. Un tamdēļ jautājums. Šajās iestādēs nosauktajās nonāk cilvēki dažādu iemeslu dēļ. Tajā skaitā arī piespiedu kārtā atvestie. Vai tās tā kā mammas ir atvedušas, vai sievas, un pateica, nē, tev būs tagad iziet. Kā ir ar recidīvu? Cik bieži atgriežas? Vai ir iespējams novērot tās atšķirības starp kur atnāca pats, un mēs viņu vairs neesam redzējuši, un kur viņš tika piespiests atvests, un viņš ir atkal jau viesis pēc kāda brīža? Zini kā, protams, mēs ar pētījumiem šito neesam izpētījuši, bet es to varu kaut kā padalīties, varbūt, ko pētījuma aprakstā, un kādreiz, protams, ir bijuši tādi uzskati, kad jāatved piespiedu kārtā tur kāds no ģimenes vai darba devējs ultimātumu uzstāda vai bāriņtiesa ir uzlikusi kā pienākumu iziet programmu, vai kas tur vēl probācija mums varbūt, jā, un kaut kad, ja tev ir krimināli procesi uzsākti. Kādreiz var domāt, ka tā motivācija ir zemāka, un iespējams, ka tādi pacienti arī atnāk ar zemāku motivāciju. Bet pētījumu runā par to, ka atkarīgiem cilvēkam bieži vien noliegums ir spēcīgs, vai kādreiz viņam ir vēlme, bet viņš nevar saņemties. Un viņam tāda piespiedu apstākļi no ārpuses ir kādreiz ļoti palīdzoši. Ja? Mums ir pacienti ar labiem rezultātiem, kur dzīvo skaidrībā, tieši tāpēc, kad ir bijis kaut kāds piespiedu apstākļus. Un tā ir tāda daļa no atvesļošanās procesa. Bet redz, pie mums tieši Jelgavas ministras programmu nevar pierakstīt mamma, tētis vai kaut kas vīrs sieva. Mums ir tas viens no noteikumiem. Bieži vien zvanās tuvinieki un ļoti lūdzu un grib, lai pieraksta, bet tas ir mūsu nosacījums, ka nē. Ka tā motivācijas un atvesļošanās ceļš pirmais jau sāks ar to, ka es paceltu klausulu, piezvanu un pierakstos rindā un gaidu to rindu. Tā kā ir dažādi, bet ir gadījies, ka pacienti atgriežas un viņi saka, jā, toreiz es biju, tāpēc, ka tur ģimene uz izjukšanas robežas bija un sieva lika, un tāpēc es tā ir bijis. Bet, manuprāt, tas, ko tu tādu tēmu pacel par to, ka sievietes nāk un prasa par dēliem, tas, ko dzīves stāstos mēs dzirdam, ja, par mūžīgi dzērošiem tēviem, nēsošiem tēviem, vispār par to, kas notiek ar vīrieti sabiedrībā, kur ir tas vīrietis skaidrā, tas tēvs, un kas ar to vīriešu tēlu vispār mūsu sabiedrībā notiek, tas ir tāds liels jautājums. Jā, bet man, protams, gribas ticēt labai nākotnē, kad tas viss mainās, bet ja mēs skatāmies uz paaudzēm, uz atpakaļ, kas notiek, tad tur ir kaut kāds savs stāsts arī.
Jā, ko darīt, ja vīrs, dēls dzer, tas pirmais droši vien ļaut piedzīvot visu tās sekas, vilkt robežas, ļaut piedzīvot, ja viņš, protams, tas nav dzīvībai bīstam, ja aizmieg ārā salā, tad, protams, ir droši vien jāievelk viņu iekšā, bet viņš nav jāizģērb, jāapmazgā un jāieliek siltā gultā. Jo tad jau iznāk, kad viss ir kārtībā, viss nav jāzvana un jāmelo darbdevējām, kad cilvēks ir saslims vai, nezinu, noteikti tur jāpieskata bērni vai kā savādāk, piedzīvot visas tās sekas, jo tikai to seku un tās bedres dziļuma apziņa var palīdzēt nonākt pie atziņas, ka beidzot kaut kas tomēr nav kārtībā, ka beidzot ir jādara, jo lielākais bieds, kā jau arī Inga teica, ir noliegums. Ar mani viss kārtībā, es esmu tāds pats kā citi. Jā, ļoti būtiski arī bieži vien zvanā pie ārstiem nāk ģimenes locekļi, un tad savukārt, tieši tā piedzīvot, kā var ļaut piedzīvot sekas, kā var ļaut atkarīgiem nonākt šādā te piedzīvojumā. Tai sievai vai mammai, es saku, viņam neko nevajag darīt, jums vajag darīt. Ko darīt? Jums vajag izmainīt kaut ko savā uzvedībā, sāciet darīt kaut ko savādāk. Pārstājiet darīt to, ko jūs darat, un sāciet darīt kaut ko citu. Un tas ir tā īstenībā ļoti pamatot, ļoti iedarbīgi. Visi mēs zinām, ka šīs, teiksim, sistēma teorijas to būtību, ja, un arī ģimene ir viena tāda sistēma, kur katram elementam ir sava loma, sava vieta. Ja mēs nevaram izmainīt viena elementa atkarīgā orbītu, ja, tad sistēmā izmaiņas jebkurā. Īstenībā to labi var redzēt arī tur, kur bērni sāk iet skolā, kā bērni nes šo te lomu tālāk. No viena pacienta stāsta no situācijām tādām, ja tas bija, neatceros vairs, kurā uzdevumā, viņš stāsta ar tādu, ka ārprāts, kas viņu vedis pie prāta. Bērns sāk zakt skolā. Un tagad beidzot jāpārstāj dzert un jāved dēls uz treniņiem un tā tālāk un tam līdzīgi. Un tagad skolā viss kārtībā. Un teica, var atgriezties savā iepriekšējā dzīvesveidā. Un pēc brītiņa dēls atkal sāk zakt. Tā kā te ir, protams, šeit šīs uzvedības izmaiņas, bet tajā brīdī, kad šī sieva vai māte pārstās palīdzēt tādā veidā, kā to palīdzēja. Un labākā palīdzība cilvēkam, kurš ir noliekumā, ir nepalīdzēt neko. Skarbi. Un tad, kad es vienmēr to saku, tas izklausīsies gana nežēlīgi, bet ja jūs gribat, lai dzīvo, tad jums ir par šito jāpadomā. Tagad ir jautājums, ko... Tā ir viena no manām tēzēm, kuras es cietīgi stāstu, kas šķiet, ka netiek līdz galam, man liekas, uztvērta no cilvēku puses. Tad, kad reāli tāda pilnīgi nopietna saruna, tad cilvēks nelīdz galam spēj šo vispār pat vizualizēt. Bet tas, ko es cietīgi stāstu, ir tas, ka mums katram ir tiesības pieņemt lēmumu, kad es esmu sasniedzis zemāko punktu savā dzīvē. Jo kaut kādu mistisku iemeslu dēļ ir šis stereotips, ka dzeršanas zemākais punkts, tātad nodzerta ģimene, darbs, zem tilta, nobomžojies līdz pēdējiem, tad tur vairs nav kur zemāk krist. Bet paradoksāli ir. Un lietotājiem, cik es esmu pamanījis, ir fantastiski laba fantāzija atrast jaunus ceļus uz vēl zemākiem punktiem. Kā cilvēkam palīdzēt nonākt pie atziņas, ka var būt sliktāk, bet nevajag vairs tur iet? Tu paprasīji. Jā. Piemēri, liecības. Es domāju, tie ir piemēri liecības. YouTube kanālā tā tad ir Fadējeva liecība.
Jā, manuprāt, ļoti viņa viena no pēdējām intervijām, kur viņš sporta studijai stāst par savu atkarībām un savu ja neesat dzirdējuši, es ļoti ieteiktu paskatīties un varbūt redzot šādas te liecības, šādas intervijas, kādam varbūt kaut kas arī tur kaut kas atverās un kaut kādas pārdomas rodas, un viņš negrib pārbaudīt uz savas ādas, ja, vai ar viņu tā būs vai nebūs. Ja. Varbūt, kad gudrie, kā mēdz teikt, gudrie mācās no citu kļūdām, citi arī no savējām nemācās tas. Ja. Es tagad domāju, ka atbildēt uz tavu jautājumu, ja viņš ir sarežģīts, diezgan jautājums ir, bet ja mēs paskatāmies tā kopumā, kas var palīdzēt atkarīgajām atveseļoties. Jo patiesībā jebkurš var dzīvot skaidrā dzīvē, vienalga, cik tev naudas kontā, cik tev ir grādi, kāda tev ir seksuāla orientācija, cik tev ir vīri, sievas, bērni, vispār. Tas vispār nav svarīgi. Vienīgais princips ir godīgums. Un, manuprāt, kā var rādīt un saprast, kad ir kaut kādi tie zemākie punkti, kad tie apkārtē arī atspoguļo, kāda ir tā realitāte. Un atkarīgiem cilvēkiem sasniegt bedri, protams, var ļaut, bet tur ir risks, ka viņš var nomirt. Un tā arī vispār neatnāk līdz atziņai, ka ir jāatveseļojas. Un tas atbalsts no tuviniekiem, viņš ir svarīgs. Bet atkal tur ir līdzatkarīgiem ļoti svarīgi ir tā kā nodalīt, kur ir tas atbalsts. Un kur es tā kā pēdējo reizi sniedzu tev palīdzību. Ok, ir tā un šitā, es tev parādu, kā ir, es esmu gatavs tev palīdzēt un atbalstīt, ejam daram un tālāk kaut kā veidot šo pasākumu, jo ļaut vienkārši, lai slimība attīstās, citi nepieņems to lēmumu. Ja, kādreiz tā palīdzība no apkārtējiem viņi ir svarīgi, un tas ir arī pēdējo laika literatūrā ir aprakstīts par to, ka tur ir tā kā gājieni, kā to darīt, bet viens vēl ir tāds tipiskais, ar ko var sākt. Tad, kad, nezinu, tur noplos to uztais ballīt, tad tur tie tuvinieki nenovāc tās pēdas. Ja? Tad visos tajos sūdos, lai arī pamostās un lai redz, kāda ir tā aina. Ja? Tā. Savu, teiksim, versiju. Vēl vienu skata punktu, ka es sapratu, ka tā jautājuma būtība bija, kā tad, kas būtu jādara un kas varētu palīdzēt apstāties, nenonākot līdz grāvi dibenam. Mēs zinām, ir tāds klasika iela grāvis slimības attēlojumā un ilgstoši, protams, bija valdīja uzskats, kā atkarīgais īstenībā apzināties un uzsākt atveseļošanos var tikai tad, kad viņš ir nonācis līdz grāvi dibenam, bet te lūk ir jautājums personīgā grāvi dibenam, jā. Un tas var būt arī tad, ja ir saglabāta ģimene un tā tālāk. Un manuprāt, tāds fantastiski labs instruments šeit ir atbalsta kustības, pašpalīdzības grupas. Un manuprāt, tas varētu būt arī viens no tiem, teiksim, atbalsta kustības no anonīmu alkoholiķu, anonīmu narkomānu spēlmaņu, tās funkcionalitātes, tiem momentiem, tiem instrumentiem iedarbīgiem, ja, ka tieši tā, tur esot, dzirdot, ja, Anna, tu teici liecības, arī tās viss ir liecības, ko dzird, ja, un tur, lūk, šis komunikācijā realitāti, ja, rosina tos procesus tajā cilvēku prātā, un tieši tāpēc ir arī tas tāds ieteikums vienmēr vienlaikus mans vēlējums bija katram absolventam, lai tev vesels kājas. Kāpēc kājas? Tāpēc, ka galvā vēl ilgi nebūs kārtības, ja? Bet tavām kājām, ja tevi jānes tur, kur tev tā galva jāiznes, ja? Apmēram tā. Tā. Jā, un vēl tuviniekiem noteikti var ieteikt arī Al-Anon, tātad līdzatkarīgo pašpalīdzības grupas un arī pieaugušo bērnu alkoholiķu BAP, ja? Bijušo alkoholiķu bērnu pašpalīdzības grupas.
tas ir tas, ko tuvinieki var darīt, ejot, komunicējot ar līdzīgiem cilvēkiem, mācoties liecības, dzirdot, mācoties no citu kļūdām arī. Tas ir ļoti palīdzoši un tad vismaz, ir reizēm bijis arī, kā tu tur var palīdzēt, ja es nepalīdzēšu, tad tas cilvēks aizies bojā, tad viens no citiem pacientiem pateica, tad aizies 2 cilvēku bojā. Ja? Aizies 2 cilvēku bojā vai 1 vai 2, tad var izvēlēties. Es varu papildināšu vēl par palīdzību tuviniekiem. Mums ir motivācijas centrā reiz mēnesī pasākums, kas ir domāts absolventiem un pacientiem nodaļā. Viņu tuviniekiem arī mēs taisam atsevišķi apaļus, kur izglītojam, stāstam. Un tas, ko es piedzīvoju ar tuviniekiem, līdzatkarīgiem, tādu paradoksu, es nespēju brīnīties, ka nāk ļoti izglītoti cilvēki, dzīvē daudz ko sasnieguši, gudri. Un viņi ir tik bezspēcīgi, kad viņi saskarās ar to savu atkarību, ar tuvinieku atkarību. Viņi pilnīgi vispār nesaprot, kādu soli jādara, kas jādara, un tādi ļoti, ļoti bezspēcīgi ir. Tā kā tas arī ir tāds foršs pasākums, ko mēs šeit organizējam atvesļošanās procesā. Paldies, ļoti labi. Es no savas puses tad vienīgais iekomentēšu, ja gadījumā nav kaut kāda pārliecība vai nav to zināšana par to, vai es esmu līdzatkarīgs vai es neesmu līdzatkarīgs, ir 2 burvīgas grāmatas, ko es varu ieteikt izlasīt. Viena ir Pieaugušie bērni, disfunkcionālās ģimenes, šitie izkrīt pēkšņi vārds no galvas, disfunkcionālās ģimenes noslēpumi. Un otra ir Līnas izdotā grāmata, tā arī saucās Līdzatkarība. Vajag palasīt, un tas palīdzēs saprast, kādā situācijā iespējams jūs atrodaties vai neatrodaties. Nākošais jautājums, un es apņemos, ja jūs atbildēsiet šo jautājumu, es apņemos šo te ieraksta video aizsūtīt uz ministru kabinetu un citām iestādēm, bet jautājums sekojuši. Tātad, ņemot vērā, ka jūs pārstāvat nozari un iestādes, kas cenšas un rūpējas savākt kopā to, no kā mēs būtu varējuši izvairīties kaut kādā zināmā mērā. Lietošana vienmēr ir bijusi un vienmēr lietošana arī būs, bet mēs ļoti labi saprotam, ka normatīvie akti ir tādi, kādi viņi ir, un pieejamība ir tāda, kāda viņi ir. Mans jautājums ir sekojošs. Ko jūs kā profesionāļi redzat sistēmā trūkumus, kurus vajadzētu izmainīt, lai uzlabotu situāciju Latvijā attiecībā uz atkarībām, attiecībā uz lietošanu? Un tajā skaitā līdzatkarībām un to destrukciju, kas ar to ir saistīts. Vai tas ir tikai vairāk naudas, vai tas ir vairāk certificētu profesionāļu? Kāda veida atbalsts jums būtu vajadzīgs no valsts? Tas nav jautājums par miljonu, kuru zinot varētu kļūt par miljonāru. Es uzreiz teikšu, ka ja atbildu šo jautājumu būtu zināma, tad es ticu, ka noteikti kaut kāds jau cilvēks būtu inicijējis šīs te pārmaiņas un tā realitāte šodien nebūtu tāda, kāda tā ir. Un tāpēc tādā es arī nepateikšu nekādas kaut ko fenomenāli iedarbīgu, bet patiesībā visu to savu apzināto darbu mūžu strādājot šajā jomā, atkarību ārstēšanas jomā, mēs esam arī izveidojuši laika gaitā visus šos te pakalpojumus, gan Minnesotas programmu, gan narkoloģisko, gan sociālo rehabilitāciju un ir ļoti labs, īstenībā mēs labi pārredzam šo te spēles laukumu visu. Neapšaubām, ka tās jomas, kuras kopumā sistēmai kā tādai, ja, un pieejai, tie pamati ir labi. Ja, es teiktu, ka tie ir labi, un kā, protams, pilnveidot, attīstīt, padarīt pieejamāku, un tur nauda, protams, ir svarīga, jo tas, kas speciālistiem ārkārtīgi ir vajadzīgs, ir šis te profesionālais atbalsts,
gan apmācības, gan izdegšanas profilaks, supervīzijas, jā, gan arī tīri, ja mēs runājam par šo te tīri noslogojumu. Mēs šeit programmā uz vietas mums ir no 10 līdz 15, 16 pabām grupām pacientu vienlaicīgi, un mums ir šī speciālistu komanda, un es tikai varu apbrīnot to enerģiju un to jaudu, kāda maniem cilvēkiem ir. Līdz ar to šāda veida pastiprinājums viennozīmīgi vēl uzlabot šo te situāciju. Līdzatkarības terapija kā pakalpojums jau kā tikko, jo ar cilvēku prātu jau ir tā, jā, mēs runājam par līdzatkarību un kā par problēmu, bet tajā brīdī, kad mēs to noklasificējam jau kā jomu, ka ir nepieciešams, un kāda veida palīdzība, tad mēs līdzatkarībai varētu būt kaut kādas līdzīgas, katrā ziņā noteikti KBT terapijas, kas būtu ļoti iedarbīgas, jā, kur atkal speciālisti, un atkal, protams, tas viss ir finansiālais segums. Un nemitīgi turpināt izglītot sabiedrību un mazināt šo stigmatizāciju. Ja? Jo, ja mēs tā paskatāmies, mums ir līdzatkarība ļoti plaši, ir saredzama profesionāli, teiksim, sociāliem darbiniekiem ļoti bieži. Ja? Tas ir arī traucējoši un traucē sasniegt mērķi. Un šī stigmatizācija ir tā, kuras dēļ pastāv, jā, viss šīs situācijas, gan šī novēlotā vēršanās pēc palīdzības, gan šī piesakšana, noklusēšana. Mums joprojām ir ļoti daudz situācijas, ja, kad amats, prestižs, atpazīstamība ir tie faktori, kas cilvēkam, kas veicina cilvēku aiziešanu bojā. Tā. Es vēl papildināšu, ja varu. Par prestižumu runājāt, jā, un tad izvēlās uz Taizemi braukt ārstēties, nevis pie mums uz Minnesotas programmu nāk. Arī labi. Jā, bet runājot, zini, Minnesotas programma jau arī visiem nav domāta, jā, tā ka ne visi velk, jo te tomēr ir ļoti intensīvs darbs. Tas, kas reāli trūkst Latvijā, ir programmas ar dubultdiagnozēm, jā, kur ir lietošana, visbiežāk tur alkohola, narkotika lietošana, azartspēles, un šizofrēnija, garīga atpalicība, un, piemēram, tādas programmas ir ļoti vajadzīgas ar dubultdiagnozēm. Un, manuprāt, par stigmu runājot, daktariem ir liela pieredze ar pusauģiem arī, un arī mēs cik daudz visādi stāsti dzirdēt, kad tā stigmatizācija bieži vien jau nāk no ģimenes, ja, kad ir jau pusauģu gados ir lietošana, un ģimene izvēlās nevest pie narkologa, tāpēc, ka tas ir apkaunojuši. Ja? Un pēc tam viņš jau kā pilngadīgs atgriežas pie mums kā pacients. Jā. Tā, un man kaut kāda neliela saistība ir bijis ar azartspēļu asociāciju diskusijas par visiem šiem jautājumiem, un ja viņi patur visu to biznesu tādā veidā, kāds tas ir, un tad ir jābūt klāt rehabilitācijas vietām, gultām. Tad, ja jūs darat tā, tad arī finansējat otru puses ārstniecību. Jā, es pavisam praktiski. Es ierosinātu sabiedrisko mēdīju jaunā gadā apsveikums neteikt, un arī valsts prezidentam un ministra prezidentam neturēt rokā šampaniešu glāzi. Tas būtu pavisam vienkārši izdarāms, un arī diktori, lai šo šampaniešu glāzi neņem rokā. No šīs tradīcijas varbūt mēs varam atteikties. Otrs būtu ļoti brīnišķīgi, ja aizejot uz veikalu, pērkot pienu, maizi, desu, sieru, man nebūtu jāiet garām arī kasezonai, nekur nebūtu jāredz acu priekšā, nebūtu jāredz alkoholiskiem dzērieniem, lai kādi viņi tur būtu. Vieglāk vai ja šīs divas lietas varētu jau sakārtot, tas daudz neprasa patiesībā. Bet efekts būtu pavisam uz atkritieniem, proti atkārtot kritieniem, atkārtotas lietošanas, noraušanās būtu pietiekami liels.
Perfekti. Jo tā arī ir tā viena lieta, ko Pasaules veselības organizācija un arī veselības ministrija un arī es tajā skaitā, kurš skaidri un gaiši labi saprot to, ka tieši šis pieejamības aspekts ir vislielākā problēma. Jo tas, ko Inga jau aizskāra par to, ka vienkārši visur viņš ir, es ļoti labi saprotu to, ka ir prom no acīm, prom no sirds. Ja tu neredzi ikdienā to, un tu saproti to, ka labi, tu vari apzināties, ka tā viela ir slikta un negatīva, bet tu redzi, ka tev apkārt visi lieto, tā varbūtība, ka turpināšu, ka es atsākšu vai turpināšu, ir pārāk augsta, manuprāt. Un, ja tu ir iespējams mazināt tikai un vienīgi aizliekot pudeles aiz slēģiem kaut kādiem cietiem, un ka viņas nav redzamas, kur problēma? Jo, kāpēc es to saku? Tāpēc, ka to pašu izdarīja ar cigaretēm savā laikā. Es tieši to gribēju. To pašu izdarīja ar cigaretēm, un kas ir paradoxāli, es vienreiz Saeimas komisijā šo jautājumu uzdevu, jo ir tātad, ja es pareizi atceros, 2012. vai 2014. gadā Pasaules vēža organizācija skaidri un gaiši norādīja to, ka alkohols ir pirmās grupas kancerogēns, viņš ir atbildīgs pie 7 dažādiem vēža veidiem, un viņš ir pielīdzināts tādiem fantastiskiem ķermenim veselīgām vielām, ja, kā radiācija, asbests un nikotīns. Ja, un ja tur ir nikotīns un tur ir alkohols vienā grupā iekšā, tad kāpēc mums šajā valstī pret alkoholu izturās kaut kā citādāk un labvēlīgāk nekā pret nikotīnu? Un tas nav mājiens par to, ka mazināt prasības pret cigaretēm, tas ir mājiens par to, ka būsim vienlīdzīgi, un es tādā ziņā nesaprotu, kāpēc tabaks industrija vēl nav sasparojusies un reāli panākusi to, ka alkohola industrija bija šī pavalka uz leju. Tā, vienlīdzībai. Mums palēnām ir jāsāk uzstāties uz nobeigumu šai sarunai. Manuprāt, ļoti burvīga. Faktiski 3 jautājumi. Viens no tiem neobligātais, bet jebkurā gadījumā. Pirmais jautājums. Ņemot vērā to diapazonu, kādā mums bija iespēja runāt, es apzinos, ka es ne visus jautājumus esmu uzdevis, kurus varbūt tās bija cerība pateikt. Tāpēc brīvais mikrofons aicinu pateikt to, ko patiešām no sirds gribās nodot sveicienus kādam vai varbūt tās kādu labāku domu, jebko, par ko es vēl neesmu pajautājis. Es zinu, ko es neesmu pateikusi. Droši vien es gribu pateikt to domu. Tad, kad ar pacientiem sanāk runāt, kāda būs tā dzīve pēc programmas, es parasti tā pesimistiski par to, ka sabiedrība nerūpēsies par tavu skaidrību un lielākā daļa ir vienkārši pie kājas, un citiem būs tieši otrādi, ka gribēsies, lai tu esi atpakaļ uz sliedēm un lieto. Un līdz ar to tas mans aicinājums cilvēkiem, kuri atvesļojas, kļūt par tādu labvēlīgu okšķeri sev, pētīt savu atkarīgo daļu, saprast, saredzēt, kā es dzīvoju un eksistēju, un ko nozīmē skaidrība, un iemīlēt skaidrību un skaidrību padarīt par dzīvesveidu. Tas, kā tu esi pie skaidrības ticis bez programmas, tas arī ir augstākais spēks, protams, ja, kad cilvēkam izdodas un citiem nē, bet tas ir tāds liels darbs, bet es ar tādu pesimismu par to, ka tās palīdzības no ārpus nav daudz, bet arī kaut kā es mēģinu pacientiem arī nodot to ziņu, kad, manuprāt, tie cilvēki, kuri saviem bērniem nedod to pieredzi, ka lietošana ir norma, tad tajās ģimenēs bērniem ir izvēle. Savukārt ģimenēs, kur lieto, tiem bērniem nav izvēles. Tur ir tā kā viena taciņa ir iestaigāta. Un tu jau vari sākt mainīt ar mūsu sabiedrību, ar kaut kādu savu pieredzi un to piemēru, un tas ir ļoti būtiski. Tā, iedvesmot, ka atkarības diagnoze nav kaut kāds sloks, bet patiesībā tā ir tāda iespēja mainīt kaut ko savā dzīvē, savā ciltskokā un darīt citu nākotni. Varbūt, doktor, lai noslēdz, es paturpināšu Ingas teikto. Katrs mēs varam, ja mums izdevies dzīvot nedēļu, mēnesi, gadu vai vairāk skaidrībā, mēs varam sastādīt plānu, kas būs tad, ja tomēr mēs atkritīsim, ko mēs darīsim. Un lai katram būtu skaidrs, ka Latvijā nav bieži palīdzība, bet viņi ir. Mēs varam vērsties pie narkologa, mēs varam meklēt kādas programmas, pieteikties, sociālie tīkli, internets, tas ir iespējams atrast.
katrs, no tā nav jākautrās, ja mums saka, ka mums 72 stundu koferīts ir vajadzīgs gaidot kaut kas var notikties, tikpat labi mums varētu būt plāns katram, ja nu kaut kas ar mani notiks, es iekritīšu kādu atkarībā, tad es skaidri zinu, vai arī priekš sevis vai priekš savu tuvinieku, es skaidri zinu, kā es viņam palīdzēšu, ko es viņam darīšu. Šādu plānu sagatavot, manuprāt, ir tas, ko mēs varam un vajag darīt, jā. Man tas gods to noslēgumu pateikt. Nē, vēl būs pāris jautājumi. Šajā jautājumā, ko gribēju pateikt, nu labi, tā tas nebūs tik grandiozi. Bet, jo īstenībā es biju izdomājis jau to teikumu, paturpinot to, ko Inga saka, bet nē, vislieliski tāda, man tā patīk, mēs tāda uz viens, kas saka, vienu partitūru spēlējam. Droši vien tas, ko gribu vēl pateikt, ir atgādināt, ka ir vēl tāds teiciens, ka atzīstot atkarību, pieņemot slimību, tu iegūsti brīvību. Un manā izpratnē tā slimības pieņemšana nozīmē ne tikai to atzīt, jā, ka tagad es esmu ar šo te slimību slims, ka tā ir slimība, bet tāda īstenā slimības atzīšana nozīmē šo te, tā dzīves uzskata šo maiņu par to, ka kas tad ir šī normālā dzīve, un īstenā dzīve ir tad, kad tev visu laiku ir skaidrs prāts, tā ir dzīves norma. Līdz ar to, bija tas teikums par to, ka piemērs rada to turpinā, piemēram, mēs paši demonstrējam, un tā ir tas alkoholiskās dzīves normas uzturēšana notiek caur televīziju, kaut arī reklāmas mums ir aizliegts, bet taisnībā, Andri, katru reizi, kad publiski zināms, kāds personas ir pasākumi, un ir šis te alkohols, tas tiek padarīts par tā kā, tiek visu laiku apstiprināts, ka tā ir normāla dzīves sastāvdaļa. Jā, tad varbūt solis uz to tad parādīt tajā ziņā, vismaz tas ļoti priecē, ka korporatīvos pasākumos un daudzos pasākumos šobrīd ir lieliski izvēles iespēja. Ir ūdens glāzes, ir alkohola glāzes, un nemaz netik sen, ka tas vēl nebija pašsaprotami, ja? Bet es gribētu teikt vecākiem, kuru ģimenēs ir bērni, rādiet šo piemēru, jums ir iespēja, ja jūs svinat savus svētkus un ja jūsu dzīves norma ir alkohola lietošana atļautā vecumā, atļautā daudzumā, tad dariet to savos svētkos. Bērnu dzimšanas dienās katrā ziņā, ja tiek svinēts pasākums, kur jubilārs nav sasniedzis šo te vecumu, kad viņš pats var lietot, tad necelāsim glāzes. Tas arī varētu būt viens tāds ļoti iedarbīgs pasākums, kas tā kā vairāk vērs uz nākamām paudzēm. Ļoti labi. Tātad, paldies par šo noslēgumu jautājumu. Šoreiz būs tāds priekšpēdējais noslēgumu jautājums. Bija šī citādāks. Es parasti prasu, kāda varētu būt tas ieteikums cilvēkiem, kas svārstās savās pārdomās par to, vai turpināt lietot vairāk vai mazāk, vai tomēr mest mieru pie malas. Kā saka, tas parasti ir oriģinālais jautājums, bet šoreiz es pajautāšu nedaudz citādāk. Es pajautāšu, kā cilvēkam labāk un efektīvāk pateikt nē piedāvājumam iedzert. Sev, kad viņam tā kā gribās iedzert, kā sev pateikt labāku nē, un kā pateikt labāku nē uz āru, kad kāds cilvēks piedāvā. Jo šis jautājums ir balstīts uz personisko pieredzi. Es reiz biju salīdzinoši nesen vienā tusiņā, kurā kungs, kurš nezināja, ar ko es nodarbojos, piedāvāja man. Es protu atbildēt tā, ka otrais vairs nepiedāvā. Vienkārši stingrs, patīkams, nē. Un tad tika piedāvāts sievietei, un viņa, diemžēl, bija spiest reizes 3 teikt nē. Un tad ir tas jautājums, kā labāk, efektīvāk pateikt nē, lai liek uzreiz mieru?
Patiesībā tu pats tikko teici, es esmu atradis to veidu, un pateikt priekšā droši vien ir diezgan sarežģīti. Šeit ir, es tā vienkārši domāju, tas izdosies pārliecinoši, ja tas nē, ir arī tavu pārliecība. Tas ir, manuprāt, tas pats galvenais. Un šeit ir tad jautājums, tātad kā tu pats sev saki, ko tu sev saki? Es nedrīkstu vai es negribu? Un ja tu teiksi, es nedrīkstu, tas ir riskanti. Ja tu sev skaidri būsi pateicis, es negribu, priekš kā man to nevajag, es negribu. Jau šajā te izvēlē, ja, ir laba daļā, teiksim, ieslēgt iekšā tā rezultāta. Tā. Jā, es varu turpināt, protams, kāds piemērs var, lai dot. Var teikt, ka es lietoju zāles, es nedrīkstu ar šīm zālēm lietot kopā, ja mēs negribam vairāk skaidrot. Es šodien negribu, jā, varbūt rīt, bet ne šodien, jā, tas ir tas, kas man šobrīd nāk prātā, kad, ja, protams, mēs spēks pietiek un situācija ir atbilstoša, mēs jā, konkrēts es nedzeru un tev neiesaku, arī tā varētu kādā situācijā, kādam cilvēkam tā atbildēt, jā. Man kaut kā, man liekas, bišķiņ gari sanāks atbildēt, bet es mēģināšu saīsināt. Nedaudz teorijā. Tad vispār tieksme, viņa tā kā, tev kaut kas jāpārbauda, ja? Dalās 4 kategorijās. Tad negatīva emocionāla stāvokļa, kad cilvēki pašārstējās, pozitīvās emocijas, kad ir jākāpina pozitīvās emocijas, tāpēc cilvēki bieži vien lieto. Starppersonu konflikti, tas ir 50% vispār, kad cilvēki sāk lietot noraujās, jo nav prasmes konflikts risināt. Un 4. lielā grupa ir sociālais spiediens. Tas ir tieši par to, ko tu prasi. Un, manuprāt, te ir no vairākām pusēm var apskatīties to jautājumu, bet ar tādu nē, tas ir vienmēr vispār par pašvērtējumu, par manām vajadzībām, un, manuprāt, ar to nē es izvēlos sevi, un tur ir ļoti svarīgi sev atbildēt uz to jautājumu. Bet pacientiem mums tādas biežas diskusijas par to, viņam liekas, ka viss tā reputācija ir zaudēta, un viss ir briesmīgi, un viss, bet šito es kaut kad no doktoras Lilits esmu nošpikojusi, ka patiesībā kā var reputāciju atgriezt, runāt par to, ka es esmu alkoholiķis, narkomāns, azartspēlmens, ja, tā kā ir. Un es pati esmu alkoholiķis, ja, un man ir bieži vien prasījuši, un vēl kaut ko, un es parasti saku, kad nē, paldies, es esmu alkoholiķis, un ja es sākšu dzert, jums nepietiks vēl kaut kā, un parasti visi, tā romantiski ķitina par to, bet tas ir viss vienkāršākais, tas ir tik vienkārši būt, tev visi liek mierā. Protams, tur lielākā daļa netic vēl kaut kā, bet tas ir atkal, manuprāt, par godīgumu. Jā. Es sasmējos, jo šis man atgādināja, ir tāds mākslinieks Krievijā. Es nezinu, vai viņš ir tā kā kurā pusē, bet ir tāds Sergejs Sļepakovs, un viņš ar ģitāru, un viņam bija viena etīde, kurā viņš tieši apspēlē šo situāciju par to, ka, nē, paldies, nē, es nevēlos, tikai vienu, nē, paldies, tikai vienu, labi, un pēc tam tas viss pārvēršos par, kur jūs tagad visi pazudāt, ja, tagad es jūs, un tas par to es saķitinājos, jo tā visnotaļ bieži vien arī ir, tāpēc, ka tie, kas tev piedāvā un aicina, viņi to dara aiz savas intereses vadīt, nerēķinoties ar to, kas notiks pēc tam tālāk ar to, ko viņš ir pierunājis. Tāpēc, jā, tā ir, man liekas, ļoti, ļoti laba tā doma par to, ka vienkārši godīgi varbūt tās arī pateikt to, ka, nē, tu zini, vai es negribu sabojāt attiecības, vai es negribu sabojāt kaut vai rītdienas rītu. Vienalga, vienkārši godīgums ir, man liekas, tā atslēguši šo. Un tad noslēdzošais jautājums, un ņemot vērā to, ka man pašam patīk baigi daudz parunāt, es piedāvāšu jums kā grupai 3 cilvēkiem savā starpā vienoties par vienu jautājumu, ko jūs gribētu pajautāt man. Neobligāti saistībā ar lietošanu. Jautājums nav obligāts, es piebildīšu. Man ir tev jautājums. Kā jāvienoties? Kā grupai vienoties?
Saki viņiem, ja tad ir jautājums. Man ir jautājums par to, kā tev projekts noslēdzas. Man ir interesanti uzzināt, man liekas, tev ir tāda jauda motivācija šito tēmu strādāt, un tas ir tik svarīgi, vai būs turpinājums, vai ir kaut kādi nākotnes plāni. Jā, uz Saimu iet. Tas ir no manis, es nezinu. Varbūt jums nākotnē vairs, man teiksim, vēl viena, varbūt tos visus jautājumus viltīgi var apvienot vienā. Jo tas varētu būt, man atkal interesē, kā tu vari noformulēt un kāds ir tavs personiskais ieguvums no šī te padarītā darba, no šī te projektā. Uz kuru balstoties kādas plānas tu izvirs tālāk. Redz, ka mēs jau divus satamborējām. Jā, tad es jautāšu arī pielikšu klāt, kādi tad ir tavi garīgie ieguvumi, kā tev vērtības ir mainījušās, kas ir tavs, vai varbūt tas iespaidojas kādas tavas dzīves lielos dzīves jēgas, dzīves mērķus, tas, ko tu no dzīves vēlies, jā. Es izdomāju saīsināto versiju. Projekta pievienotā vērtība tava plus nākotnes plāni. Cik forši. Grupas spēks, ja? Labi, bet es sākšu ar Andri jautājumu, un atbildi ir tāda, ka man reiz piezvanīja viena sieviete un prasīja, vai es viņai varu palīdzēt, lai viņa atmet dzeršanu. Es viņai teicu, es nevaru to apsolīt, mēs noteikti varam aprunāties, vienkārši pastāstīt, kāda ir situācija, kas ko un kā vienkārši. Cik es jau neesmu nekāds baigais speciālists, bet pieredzē var padalīties. Tur gan bija jau nojaušams no telefona sarunas, ka mēs nekad neesam bijuši vienā līmenī ar cilvēku, kurš man zvanīja, jo tur bija, varēja novērot, ka tur runa ir tiešām par atkarību, nevis tā kā tas bija man. Bet vienā brīdī viņa man pajautāja, bet jūs man tā kā to dievu bāzi iesiet virsū visu laiku, ja? Jo cilvēki neskapēc baidās. Viens no 12 soļu programmas tiem biediem ir tas, ka cilvēki uztraucās, ka viņam kāds uzspiedīs reliģiju. Uz ko es viņai pieklājīgi pusmejoties teicu, to, ka neuztraucieties, jūs pat viņu atradīsiet. Tā bija mūsu pēdējā saruna, viņa vairs ar mani nerunāja, bet atbildot uz to jautājumu ir tieši tāda. Es tiku audzināts kā neticīgs cilvēks. Jāsaka, jau nobredušā 33 gadu vecumā es kristījos, bet tajā laikā es vēl lietoju. Un pēc projekta sākuma es vienkārši acīm redzami sajūtu un pamanīju, cik ļoti es pats atveros ideju par augstāku spēku. Tas vienkārši notika kaut kā ļoti, ļoti dabiski pēc tās sevis inventarizācijas. Tādā momentā es sapratu, cik īstenībā es esmu. Varu būt arī vientuļš visā šajā situācijā, bet ir kaut kas, kas man palīdz. Tā kā, jā, tas ir atbildot uz tām garīgajām. Un, zināmā mērā, tās garīgās ir saistītas arī ar to, kāds ir bijis šī projekta mērķis un kāda ir ieguvumi. Jo pamats, protams, ka bija, vispār es cerēju to, ka šī projekta beigās būs pa vienu lietotāju mazāk, bet izrādījies ir pilnīgi citādāk. Es esmu netīšām palīdzējis krietni lielākam cilvēku skaitam, nekā es to biju iztēlojies. Un tam apakšā, protams, bija apakšmērķi, un viens no tiem mērķiem bija pacensties Latviju padarīt nedaudz skaidrāku, palīdzēt nedaudz cilvēkiem vairāk. Man bija ļoti liela apņemšanās tur riktīgi strādāt ar veselības ministriju un tagad mēģināt viņus citkārt savest kopā, tās ministrijas, lai viņi sāk kooperēties savā starpā. Un tad es ļoti ātri sapratu to, ka es vienkārši sev nokaušu tādā veidā, labāk es palīdzu 10, 100 vai 1000 cilvēku ar to, ar ko es daru, nekā nepalīdzu nevienam, cenšoties tos cilvēkus pārliecināt. Un, ja es saprotu to, ka caur to piemēru es varu radīt to vidi sev apkārt, izmainīt to vidi, jo pirmkārtām jau vide ap mani ir mainījusies, tāpēc, ka es esmu mainījis savus ieradumus. Un ar to ir iespējams parādīt to, ka ir iespējams dzīvot arī citādāk. Un, ja ir iespējams dzīvot citādāk, tad tā ir tā doma, ar kuru es arī, turpinu šo darīt un arī turpināšu to darīt, lai parādītu to, ka mums nav obligāti jābūt tur, kur mēs šobrīd esam. Manis pēc situācija valstī var radikāli mainīties, un jūsu pakalpojumi tāpat būs vienmēr vajadzīgi, bet lai jums mazākas slodze vienkārši. Tā.
Jo es vienkārši ticu tam, ka cilvēki var ļoti daudz lietas izdarīt paši. Es esmu pārliecinājies par to uz savas ādas, par to, ka, jo es neesmu nekāds supercilvēks, man nav nekādas superspējas, bet ja es tiku galā ar savām, destruktīvajām pārliecībām par dzīvi, par šīm loģikas kļūdām, kas man ir bijušas, par tām pārliecībām, par to, ka visi lieto, tad man arī ir jālieto. Es saprotu to, ka lietas ir iespējams arī ietekmēt citādāk. Un domājot vienkārši par mūsu visu bērnu nākotni un Latvijas nākotni, es turpinu šo te darīt, jo es redzu, ka es esmu palīdzējis cilvēkiem, es esmu palīdzējis ģimenēm saturēties kopā, tikai tāpēc, ka vienkārši kāds no ģimenes ir pieņēmis lēmumu viss un mest mieru. Un es saprotu, cik ļoti pieliktā vērtība tam visam ir. Un nākotnes plāns ir, es varu pateikt to, ka pēc šiem te 20. maija es vienkārši pārstāšu filmēt šādus te raidījumus, bet man ir iecerē sākt strādāt pie kaut kādas nebūtu metodoloģijas šajā kontekstā. Es negribu atklāt tagad visas kārtas, es zinu, ka būs turpinājums citādākā formātā, bet katrā gadījumā vēstījums par to, ka ir iespējams dzīvot citādāk un atteikšanās no alkohola var palīdzēt šos mērķus sasniegt, tas tiks turpināts pavisam noteikti. Jā. Super. Labi, paldies jums par šo burvīgo sarunu. Paldies arī jums, dārgie skatītāji, par jau kārtējo kopā pavadīto stundu pusotru laikam. Bet man šķiet, ka šis vēl nav pats noslēdzošais raidījums, bet jebkurā gadījumā tiekamies ar jums visiem 20. maijā Rīgā uz noslēguma pasākumu. Un turpiniet dzīvot skaidrā, un ja gadījumā kas, tad zinat to, ka ir vienmēr pieejama literatūra, vienmēr ir iespējams sazināties ar speciālistiem, vai pilnīgi sliktākā gadījumā ar mani. Tad tiekamies jebkādos citādos apstākļos, bet visam noteikti skaidrā. Paldies un atā!